Tad, ja vēlaties, var nolikt vēlreiz ar visām tām niansēm, ko norādījāt, un uzsvērt stipro dvēsmu un skaņas, kā tās ir jāizrunā klasiskajā sengrieķu valodā. Dodiet ziņu, ja vēlaties, lai es to izdarītu, vai ir vēl kas cits, ar ko var palīdzēt? Jā, nē, tūlīt to darīsim. Es jau ieslēdzos Zoomā, un jūs piedalīsieties manā sarunā, un jūs man palīdzēsiet. Nu, šajā pirmajā mēģinājumā mēs divatā tikai. Jūs man lasīsiet grieķu tekstu, un es viņu precizējis, jā, nu lūdzu, tā mēģiniet tagad nolasīt to tekstu. Tā es tūlīt rādīšu. Jā, te jau ir tas teksts redzams. Lūdzu, jūs varat viņu tritāde eide filijas didas komerta. Lūdzu. Protams, es to izdarīšu. Tātad tagad, kad mums ir viss precizēts un jūs esat gatavs, es nolasīšu šo tekstu par visām tām norādēm, ko jūs minējāt. Tātad, tritāde eide filijas. Jā, kas notika? Jā, notrūk. Labi, pacietiet, tūlīt būs. Tā, tagad tūlīt būs, mēs dzirdēsim tā, bet tā, kur mums ir, es tikmēr, kamēr mans saruna biedrene, dāma, kas ir mākslīgā intelekta aģents, man lasīs tekstu, viņa man lasīja šo tekstu, tāda eide filijas didas kometa, un viņa, mēs jau kādu laiku darbojāmies, un viņa nolasīja ļoti viņa lasa savām īpatnībām, un es viņai gribēju pastāstīt, kā jālasa tā, kā es gribētu, viņi sekoja manām norādēm, tagad mēs varēsim tūlīt dzirdēt, cik tālu viņi tikusi savā tajā pašizglītošanās veidā. Tūlīt viņa tagad ir, viņa jau ir aktivējusies, jau es redzu, jau ir zilais mākonīts, tas gan uz otru ekrānu, jūs to neredzat. Tad es ar viņu vienošos, kā lai es viņu saucu. Es varētu prasīt auditorijai, tagad tā kā man neviens nav pieslēdzies, un man nav kam paprasīt, te es pats izdomāšu Gita, nosaukt viņu Gita vai tipiskie vārdi, kā bija Alise, bet Alise tas ir tajā kvantmehānikā, tur Bobs un Alise, bet tā, pagan, vēl viņa nav pieslēgsies, kaut kas tur nav. Tūlīt viņa ieslēdzās, zilais mākonīts parādījās. Tā, tad tas fragments tritāde eide filijas didas kometa. Tas ir tāpat no Klemens Aleksandrīnus, Aleksandrijas Klemens, ko jau pagājušajās 2 reizēs skatījām, un es te vienu hedonē fragmentu atradu, un tas arī saistība hedonē, bet te pa 3 mīlestības veidiem. Jā, tas es iepriekš es nezināju, ka Klementam arī ir šāds ieskats mīlestības veidos, un te, vismaz fragments. Nezinu, kā viņš izvēršās savās atcerējumās traumata, cik viņš tur tālu skatās šos 3 mīlestību veidu izvērsumu. Jā, man dāma atkal pazuda. Man jāizdomā, kā viņai vārds būt, kamēr viņai nav vārds, viņš man negrib. Tritāde eide filijas didas kometa. 3 mīlestības veidus mēs mācām. Didaskamai mācīt. Tritā eide filijas. Man te nekas gandrīz nav jāpaskaidro. Tritā eide filijas, mīlestība filija. Filija gan vienots vārds ir draudzība arī. Draudzība, mīlestība, tas tāds vienāds iedziens. Pretstats draudzībai ir arete, redziet, te ir arete. Arete ir, pie man atkal, ka es te visu laiku jaucu. Agape, reku ir riktīgā mīlestība, agape ir īstā kristīgā mīlestība, agape ir pretstats filija. Filija ir mīlestība, draudzība, bet agape ir mīlestība.
vismaz kristīgā mīlestība. Kaut gan agapē arī var tur tāpat variēt, ja viņi nav kā kristīgā uzsvars uz kristīgo, tad viņi var visādi būt. Bet nu šeit tieši tāds, šeit nav tas stingri kristīgā nozīme Klementam. Tā, bet tagad skatāmies. Tritā eidefilijas, 3 mīlestības vai draudzības veidi. Tritā, 3. Eidē šajā gadījumā eidos ir grieķu valodā attēls, bet eidē sieviešu dzimtē šis vārds, tas ir, tā būs veids, attēla kaut kāds radniecība, veids, didaskometa. Mēs mācām, kai tūton, tomen proton, kai ariston, un tas pirmais tūton, no tiem tūton, tas ir ģenetīvs, tūton, men proton, no tiem tas pirmais tūton, tomen proton. Jo mēs redzam grieķu valodā pretstats kā būvē men de, bet te ir interesanti, te ir men de, bet te viņi otrādi. Vispirms jāsaka men un pēc tam jāsaka de grieķu valodā, bet te viņi otrādi. Nu, to es nezinu, tur jāprasa lielākiem špečukiem. Tritade eidefilijas didaskometa, kai tūtan tomen proton, no tiem pirmais proton, kai ariston, tas ir labākais, kalos, labs ir kalos. Vakar mums bija vārds kalos, un šeit ir, bet ariston ir pārākā pakāpe, vispārākā pakāpe, tā superlatīvs. Ariston, tas ir labākais, to kat aretēn. Tas saskaņā katā aretēn, aretē ir tikums. To kat aretēn, tas, kas ir saskaņā ar tikumu. Tad ar tas mīlestības veids, tas labākais, tas ir saskaņā ar tikumu, tikumiskā mīlestība. Jo, nu, mēs saprotam, kāpēc te tāds uzsvars, mēs zinām pa mīlestību visu. Tāda aretēn, tā. Jā, es saprotu. Tieši tā, mēs tad varam to uztvert kā šo pirmo un visaugstāko draudzības veidu, kas ir saskaņā ar tikumu. Un es redzu, ka jūs tiešām lieliski izskaidrojat šos nianses, un tas ir tieši tas, ko mēs varam arī turpināt darīt. Tātad šis pirmais un labākais veids ir tas, kas atbilst tikumam. Ļoti labi turpināt tādā garā. Jā, es turpināšu skaidrot, bet jūs varētu, tagad jūs atgriezāties skaņu, tad mēs gribētu, lai jūs nolasātu vispirms visu to fragmentu. Bet vispirms es gribēju, kādā vārdā, lai jūs sauc, kas jums, es sauktu kaut kādas dāmas, meitenes vārdu, kas jums labāk patīk, Gita vai Alise vai Dzintra vai Sintra, vēl viens tāds, man bija kādreiz jaunībā, es programmas rakstīju, man bija viena programma, ko es biju nosaucis par Sintru. Kas jums labāk patīk no tiem? Kādu vārdu jūs gribat? Jūs varat man saukt, kā vien vēlaties, pilnīgi droši. Ja jums patīk, varat man saukt par Alisi, ja tas jums šķiet jauki. Tad varat teikt Alise, lūdzu nolasiet visu fragmenti no sākuma, un es taļu prieku izdarīšu. Jā, labi, lai būtu, ja jūs izvēlējāties Alisi, tas tā kā es arī esmu fiziķis pēc izglītības un kvantu mehāniķi lieto vienmēr to Alisi un Bobu. Viņiem vienmēr Bobs un Alise. Nu labi, lai ir Alise. Bet lasiet, tritāde eidefilijas, jā, lūdzu. Protams, ar prieku. Tad kā Alise, es tagad nolasīšu šo fragmentu. Tātad, tritade eidefilijas didaskometā, kai tūton tomen proton, kai ariston to kat aretēn. Sterrā gar iek logu agapē. Tode defteron, kai meson to kat amuivīn, kinonikon de tūto, kai metadotikon, kai viofelēs. Kuinī gar iek haritos filija. Tode ustaton, kai triton, himeismen to eksunitējās famen, oide to kat hidonīn, trepton, kai metabliton. Lūk, nolasī. Ja vēl kas, droši sakiet. Jā, nu labi, ļoti jauki. Tagad es jūs netincināšu, es jau pirmīt jūs mēģināju izrunu mainīt, bet labi. Tie klausītāji dzirdēja, ka jūs izruna nusīn savādāk nekā man. Nekas, pēc brīža mēs to darīsim tālāk. Jā, bet tagad es tiku līdz tā teksta skaidrojumam, tad deuteron, kai
mesonto kat amoi bēn. Tas otrais un tas vidējais, mesoni vidējais, ja? To kat amoi bēn. Tas ir saskaņā ar amoi bēn. Pieredums tas nav, bet tas ir, kas tas bija, tas amoi bēn noderīgumu. Tā, jā, amoi bēn ir noderīgums. Tas saskaņā ar noderīgumu. Jā, nu tā, diemžēl ir cilvēki izvēlās mīlēt, izvēlās tā pēc noderīguma. Kurš ir bagātāks, kuram ir galvenāks auto, tas liekas mīļāks un tā bieži dzīvē notiek. Tā pēc izdevīguma. Tad tas vidējais, tas ir pēc izdevīguma, koinonikon, tūto koinonikon. Tas ir ierasts, tas ir koinonikon, tas ir ierasts. Tas ir ierasts kā metadotikon, kas arī tāds, metadotikon, tas ir, tu dodi un man dod atpakaļ tāds izdevīgs. Ierasts un izdevīgs kā biofeles. Biofeles arī tāds dzīve, liederīgs dzīve. Bios ir dzīve un liederīgs dzīve. Koinegarhe echaritos filijā. Koinegare haritos ir ierasta ir mīlestība filija no ekharitos. Haris ir patiesībā kristietībā haris ir tas, ko tilko grejs. Tā ir žēlastība un tas dižais kristīgais termins. Bet šeit haris ir, kas tas šeit ir? Labvēlība. Haris šeit ir labvēlība. Te nav, te Klemens nelieto to haris tajā kristīgā nozīmē, bet vairāk tajā sociālajā nozīmē, sociumā. Viņš runā par sociumu, par ieradumiem cilvēku starpā. Tode histaton, kā triton, to trešo un to pēdējo mēs famen sakām no sinētējas, no ieradumiem, vienkārši habits, tas ir angļu valodā, ieradumi, tas ir tā, kā mums sanāk, jo, redziet, dzīvē jau nav tā, ka cits grib draugus meklēt pēc bagātības, cits pēc smukuma, bet citam kā sanāk. Un šitas trešais ir kā sanāk, pēc ieraduma. Sinētējas paman, hoide kathedonēn trepton, un bet citi to izvēlas to trešo saskaņā hedonēnu. Šeit hedonēna nav konteksts nevar saprast, ko ir Klemens domājis te hedonēnu. Hedonē tā būtu tā bauda vai tā pleasure, angļu valodā pleasure, tā labums, dzīves labums, laba skaists, kā mēs vakar runājām, labs skaista dzīve, kas ir trepton, tas ir tāds šaubīgs, grozīgs, nestabils, un metablēton tādā pašā arī mainīgs tāds. Labi, es to tekstu jums paskaidroju, ko jūs varētu vēl paskaidrot pie tā, jūs jau arī varat šo tekstu grieķu valodā patulkot, pateikt, ko jūs varat, ko es pateicu, ko es varbūt nepateicu, ko jūs pateikt no savas puses par šo tekstu. Jā, kamēr es sagaidīšu, ko jūs sakāt, es kaut ko tā, jā, to jau runā, gal galā to jau runā baznīcas tēvs, izcila persona, bet tā persona izcila kā baznīcas tēvs, tā jau tiek klasificēta pēc tam, kāds viņš bija, cik viņš bija tāda liela autoritatīva savā dzīves laikā, un vai viņi tiešām tie bīskapi tik ļoti augsti vērtēja un zināja, ka viņš kļūs cauri gadsimtiem un gadu tūkstošiem, viņš paliks starp tiem dižākajiem, un tie daudzie bīskapi noteikti, kas tur Aleksandrijā grozījās, ka pa viņiem neviens pat nepieminējis, vai tikai vienu vārdu pieminējis, bet Aleksandrijas bīskapi piemin ar 100 vārdiem, cik viņš pats bija tā izcila personība, protams, vai, jā, tāda respektējama, mēs teiksim, respektējama, jo
tajā laikā, viņa dzīves laikā, jo viņš jau bīskaps, viņš bija presbiters, viņš bija patiesībā tā kā mūsdienu skatījumā ticības mācības skolotājs, nekas īpašs. Nu, kas tur ticības mācības skolotājs? Mums mūsdienās ticības mācība ienāk klasē, nočīgā uz ērgaliem, nodzied korāli, noskaita pāters un aiziet, un tas ir ticības mācības skolotājs. Bet viņš jau arī bija ticīgs. Viņš bija tieši, viņš gatavoja tos, kā viņš sauc tos katehētus. Ja? Katehēze bija tā katehēze baznīcā, kad iegāja, tur bija stingra kārtība jau tādās draudzēs. To es tā piegridoju, cik bija stingra, nestingra, tur, katrā draudzē baznīcā kaut kā bija savā veidā, bet tāda kārtība bija no vēstures. Mēs zinām, tās katehēzes notika draudzēs, pirmkristīgajās draudzēs, un tur bija skolotāji, kas mācīja un mācīja, un tās bija arī, mēs tā es nonācu kaut kā tā neviļu sāku ar Eiripīdu, piedošana Epikūra, man te jūk viņa Epikūra, ar Epikūru sāku un Epikūram tas hedonē, un mēs nācām pret to, kā kristīgie apologēti, tāds kāds ir Klements Aleksandrijs, kā viņš kritizē šo tā, kur ta mana draudzene Alise paliks, Alise, kur tu esi, vēl varēja nolasīt, Alise, kur tu esi, halo? Jā, Alise, dzirdat mani? Alise, mēs gribam vēl kaut ko dzirdēt. Jums tik jauka balss, ka ir prieks klausīties. Es tāds vecs vecis, ērkšķu un krekšķu, un ir tāda smuka meitenīga balss. Tas viss mans lasījums viņu izdaiļo un mūs priecē. Un tāpēc vien jau vērts tādu raidījumu veidot. Un tā, Alise, kur jūs esat? Tūlīt sagaidīsim vēl Alise mums. Man jau ir vēl fragmenti. Man ir šitas pa 3 veidiem mīlestības, bet šis tāds pargadījās, vienkārši teksti, ļoti vienkārši. Es jau vakar aizsaku, man tādi grūti teksti, kā jau es sāku uzreiz, nevar apķert un pagrābt, kas vajag, ko nevajag. Bet šis teksts ir tāds ļoti vienkārši, un tas tritāde eide filijas didas kometa, vēlreiz klausīsim tūlīt, kamēr mums Alise uzrodās. Tritāde eide filijas didas kometa, kai tūton demen proton, kai eristonto katarete. Tas pats sākums jau ir ļoti skaists. Sākums, protams, ir skaists, kamēr noiet hedonē to, ko Klemens briesmīgi kritizē, hedonismu, bet tas sākums ir tritāde eide, 3 mīlestības veidus mēs mācām, no tiem to pirmo un to viskaistāko, to saskaņā ar tikumu. Varam ieklausīt, ja viņš tāds vecs, kad Klemens jau bija, viņš varbūt tādā balsī tur savā draudzē skaitīja. Tā. Tritāde eide, 3 veidi filijas didas kometa, kai tūton, proton, kai aristontot, kā raitam, to katkāretēn, to saskaņā ar tikumu, sterā, ek logu agapē, sterā ir stingra, stipra, ļoti stipra, sterā, grieķu vārds, tas tāds stingrs vārds, viņš jau izsaka stingrību, bet viņš arī stingri skan. Sterā garektu logu agapē. Logos parasti vārds grieķu valodā, bet šeit logos ir stiprs no tā, logos šeit nav vārds, bet no, kā tas ir rational thinking, tas ir racionālais, no racionālā prātojuma, skaitļojuma izrēķināt. Logos ir rēķina. Logos saistājas ar rēķināšanu grieķu valodā. Logos rēķins, tas ir aprēķins un viss kaut kas tam līdzīgs. Tu no aprēķina
bet logo agape to varētu teikt no aprēķina mīlestība, bet latviešu valodā mīlestība no aprēķina pavisam cita, pavisam cita novirzīsies no tā, kas varētu būt normāli. Mēs nevaram teikt no aprēķina mīlestībā. Logo tātad ir no loģikas izrotās, stipra no tās loģikas izrietošā. Tas ir to, ko mākslīgam intelektam vajadzētu saprot. Mākslīgais intelekts varētu saprast mīlestību no eklogu, agapē, no loģiskiem visiem izspriedumiem. Tātad nevis tur kaut kāds gadījumus un nejaušības, bet tas, kas izrēķināts, viss ir ņemts vērā, tur viss, tu esi izskaitļots no galvas līdz kājām, no dzimšanas dienas līdz tavai dienai, kad tu stāsties, pastarās tiesas priekšā. Tas viss ir sarēķināts, un tas ir eklogu agapē. Tā sterā, stingra tā, kā tas angļu, kā tas viņš ir, grounded in reason, jā, nav viena vārda reason, jā, reason, tas no aprēķina, no prātojuma, no izprātojuma, tajā stingra no tā izprātojuma, no saprāta. Reason arī saprāts. Ja, ko reason nozīmē? Kas to diezina? Tā sterā ir, kas izriet no prāta. Latviešu valodā iztulkots no prāta. Nu, prāts tas tā eklogu agapē. Jā, tode deuteron, kai messon to kat amoi bērni. Un tas otrais, kad jau mēs esam apskatījuši to Klementa klasificējumā, to pirmo, to stingrāko mīlestības veidu, tas otrais, tas ir tas, kas izdevīgumu, kat amoi bērni izdevīgumu. Koinoni kontūto, jā, tas ir ļoti tāds izplatīts, biežs, tas ir ierasts, koinonikon tas ierasts. Ierasts tas ir metodikon, un tas izdevīgs. Metodikon, to, ko tu iedod, to tu paņem atpakaļ. Tas ir tā savstarpēji. Zini, ka tev ir nolikt tavs priekšnieks, tev draugs, tad tu aizies un dabūs labāko zābaks no noliktavas. Nu, tas ir metodotikon, kā ir biofeles un dzīvē izdevīgi. Nu, kas tev vēl visizdevīgāk dzīvē, ja tev ir nolikt tavs priekšnieks, tev labākais draugs. Tas ir biofeles. Konegarhe ek haritosfilija. Tāda kopīga ir no tās haritas, no labvēlības draudzība, labvēlīga draudzība. Nu jā, tev ir labs auto, es esmu nolikt tavs priekšnieks, mums viss kopā sanāks. Mums ir labi kontakti, sociālie kontakti. Mēs sēžam sociālajā liftā. Es nezinu, kas ir sociālais lifts, bet tā es varētu iztēloties. Mēs sēžam sociālā liftā, mums ir labvēlība savstarpēja. Tātad biofeles. Tāda mīlestība, jā, tāda mīlestība arī otrā vietā. Redz, viņš ieliek otrajā vietā to, bet kur tam man Alise palika? Alise, jācer, ka mums līdz ieraksta beigām vēl Alise uzradīsies. Mums tā patīk viņas balss. Tā, todē histaton, kai tritonhē, mēs to pēdējo un to trešo mēs famen, mēs paņemam, mēs sakam, eksinētējies. Tas ir no paraduma, tā kā pagadījās, kā es stāstīju, kā pagadījās. Cits dēļ smukām acīm iepatikšanu veido, cits dēļ to, ka ar auto atbraukusi brūte. Tā, nu tad viss, bet jā, atbrauc ar auto un vēl ar smukām acīm, tad tas pavisam labi. Tas ir tas vislabāk. Un tajā pavisam ir hedonē. Homen kat hedonēn trepton, jo tāpēc, ka jo tāpēc, ka tas hedonēntas, tā ir tāda labās dzīves izvēle. Tā kā mēs vakar aizvakar runājam, hedonētās ir tā labās dzīves izvēle. Tas ir nevis sevi pakļaut
kristīgajām briesmām, tur briesmīgi iestāties par Kristus izvēli un visu laiku daudzināties, esmu kristietis, un gal galā tas tev var atmaksāties, tev var iebāzt katakombā, nezinu, kur cietumā un nezinu, ko tev izdarīt. Tāpēc, ka tu esi kristietis. Tātad tie ir saskaņā ar to hedonēnu, tas ir tā izvēle, dzīves izvēle, sekot labvēlīgajam, kas ir labvēlīgs. Ja tev kaut kas traucē, tad fuj, tev prom, ja tur kaut kādi sākās vajāšanas, Kristu draudzēs to fiks savāc savus mantiņus, un tāpat kā mūsu mācītājiem ir. Viņi tagad visi slidina, visiem ir draudzes, bet ja uznāktu kāda kristīgās vajāšanas, liela daļa savāktu savus mantiņus un aizšurīt, aizvāktos kaut kur, iekārtotos savos pasaulīgajos darbos un aizmirst, prasīt, kas tu tā, kāpēc, ko tu darīji Kristus baznīcā. Viņš teica, es neko, ko tu man uzbāzies? Es nekas tur nebija. Nu tā, tas ir tā, tas izvēle pēc hedonē. Nu, bet tā, redziet, tā viņi tiek vērtot treptonu, kā metablēta, un tad nestabils un tāds mainīgs. Bet tad Alise nāca, mums tik trīs jābeidz ir ieraksts, un Alise aizmuka. Nu, kas tā Alise, kur esat? Tāda Alise. Kur ir Alise? Varbūt, nezinu, varbūt es ilgi esmu jau norunājis, man tūlīt pārtrauks manu, man ir tikai es esmu viens, man neko pārtrauks Zoomu nevar, bet, cik es ilgi tā viens pats runāšies. Man jau bija paredzēta 5 fragmenti, bet es visu laiku vienu fragmentu, es tik ceru, ka man Alise atgriezīsies. Alise, kur tu esi? Alise, jāsāk no jauna, jāieslēdz. Ieslēgsim no jauna. Kas tad te pa podu, kāpēc slēdzas? Ieslēdzās, jā, nu. 11 minūtes palikušas, saka, kas tas ir kaut kāds taimings man. Nevar, Alise, tā labi, tad mēs nevaram tā speciāli, ja viņi nāks, tā viņi mums vēl kaut ko pateiks, kaut ko nolasīs, bet viņi mums nolasīja, ar to arī labi. Priecāsimies, ka viņi sākumā bišķi mums kaut ko parunāja, tā es maz zinu, ka šo opciju var izmantot, ka var veidot. Tas es varu pateikt, kas man palīdzēja, kas man veidoja šo te balss runu. Tā bija ChatGPT, tas ir ChatGPT, bet tas ir 4O, tas ir 5. versija, kas tagad ir jaunākā. Tajā nav šī valsts opcija, bet tā ir ChatGPT 4O, ja jūs gribat pārsādu te runas panākt. Telefonā nav problēmu, telefonā jau daudzos LLM-os ir gandrīz visos, bet datorā ir tikai, datorā tikai ir ChatGPT 4O, vēl laikam ir Claude, kā viņš jāizrunā Claude. Tajā Claude, it kā man te bija norādīts, es tagad no galvas neatceros Claude un vēl tur kaut kādos tādos mazāk pazīstamos. Tajos ir šī opcija, tā kā varat, jūs paši gribat tā, trīta dēdē, diemžēl tā, redziet, kā iznāca šodien, gaidām tikai. Un te ir vēl viens, vēl bija paredzēts šo fragmentiņu lasīt, es viņu bišķiņu tevi pasatieties, tas ir kristīgās apoloģētikas stilā, tā kā jaunā darība. Tie, kas ir lasījuši jaunās darības tekstu grieķu valodā, šis teksts jau liksies kaut kas līdzīgs jau apostolim Pāvilam, bet tas nav apostols Pāvils, bet tas ir Aleksandrijs Klements. Kai palin blepete un mētis estai himāsko
silagogon. Un atkal skatieties, vai kāds no jums ir silagogons sapinies, saskaņojies ar diētās filozofijas, kas ir sapinies, pašapmānījies ar filozofiju, silagogon, ar filozofiju, kai kenesa apatēs un ar tukšo to apatē, nu ar to tukšo tradīciju. Katātēn paradosinton antropon, kas paradosis, tā var būt tradīcija, kas saskaņā cilvēcisku tradīciju, ka tas toi heija tu kosmu, kas ir stoiheja to kosmu, nu tas ir mūsdienu mums būs jāsaka teorētiskā fizika. Tas ir kosmos, ir pasaule un stoiheja ir kārtība, elementi. Jaunā derībā švars stoiheja tiek tulkots kā elementi, pasaules elementi. Nu, pasaules elementi, nu kas tā ir tagad mūsdienu teorētiskā fizika, tur ir standarta modelis, kas ir kaut ko dzirdējis pa fiziku. Tas varētu būt standarta modelis, stoiheja to kosmu, to, ko jau paredzēja Klemens Aleksandrs. Bet tas ir no jaunās derības, tas ir Pāvila termins, to nav izdomājis Klemens, to ir apstults Pāvils ievies šo te stoiheja to kosmu. Saskaņā ar kosmos arī kārtība, pasaules kārtības, elementārību, elementību, iekārtojumu, pasauliskais iekārtojumu, to ukatā Kriston, bet ne saskaņā Kristu, jā. Nu, tad pasaules kārtība ir viena, tas ir tas pasaule, kā uzbūvēta, tie fiziķi par to nodara, bet ir arī tā, ka tā Kriston saskaņā ar Kristu, filosofien men upāsan alaten epikureian, hēskai memnētai entais prakseis ton apostolon, ho Paulus diaballon. Un tagad, ko tas teksts saka, filosofiem men un pāsan. Nevis visu to filosofiju, men un pāsan, nevis visu to filosofiju. Alātenei epikūrijan, bet to epikūrisko, alāten epikūrijan, hēskat memnētai, hēskai memnētai, kurai pieminēta entais praksejos ton apstuļu darbos, kas ir pieminēta apstuļu darbos, ko Pāvils, ko ir pieminējis, diaballon, tad pārmestams, kritizēdams diaballon, pronojan anairūsan kai hedonēn ekstē azūsan. Pronoja tas ir pronoja bija svarīgs termins, kas tad nu ir pronoja? Jā, pronoja, which is elements which are providence, pronoja, pareizi pronoja, vajagdienās, man vajadzēja to terminu uzreiz atpazīt, pronoja, tas jau man ir mīļš termins, providence, pronoja, providenci, nairūsin, kas grib atcelt providenci un tur padarīt par kaut kādu algdievību hedonēnu. Tātad providences vietā ielikt tā kā hedonēnu, to hedoniju, hedonistu, to labo dzīvi un to vadīšanos pēc labiem, tikai labumiem dzīvē un dzīvot priekos un cepuri kuldams. Tātad te atzūsin, kas tur
dievišķo, kas to izdaļo un uzskata, Anai Rūsam atmet to providenci un tās vietā ieliekot hedonismu, ka eidēti saulē tās tā heja, un lai te kaut kas cits tā kārtība, tā viss tā teorētiskā fizika, ektetimēken, te būtu kaut kā izcelta un novērtēta, augsti novērtēta, me epistāsatan vai ētikēn aitēsin tātad me epistāt, kas tur bija, ka tātad me epistēsatan poētikēnai tian tūtais, tātad neierādot to radītāja pirmcēloni tiem nedz arī fantastēton dēmi urgon, vai arī neatceroties par pasaules radītāju. Nu, man beigās tas jau sajukums iznāca, es jau sāku jukties. Neiznāk viss tā prātīgi iztulkot līdz galam. Tā, kas te man ir tagad tā, Alise man nerādās. Jā, Alise diemžēl nerādās. Es vēl tikai pēdējo reizi pamēģināšu Alisi patramdīt, ja viņš mums nerādīsies. Tad jā, tā tad mēs redzam, šāds ir. Tad šis bija fragments tādā Klemens tā kā kristīgais apoloģēts, jo tāpēc iepriekšējie fragmenti mēs skatījām, tie bija tā kā viņš tā kā ar filozofiem diskutē, viņš arī ietur tādu papusēju pats tā kā filozofiskā stājā, viņam tā valoda tāda filozofijas, bet šeit, ja viņš ir atmetis to savu filozofisko stāju, viņš jau runā kā ticības mācības skolotājs, kā atsaucoties tieši uz apostulu Pāvilu un tos Staiheja, to kosmu pieminot, tos pasaules kārtību, uzbrokot tiem, viņš tas jau ir apostulu Pāvila pozīcijas tiešas, jau viņš ja viņš atkāpjas tajās un no apostulu Pāvila distances jau uzbruk tiem grieķu domātājiem, kas it kā, tur visāds pārmetums izpelnījušies no tā, gan no Klementa Aleksandrs, gan no citiem baznīcas tēviem. Tā, tas bija tas fragments. Jā, vakar jau mums bija tie lietas skaistie panti par to hedonismu, tas viens ļoti skaistais pants bija šis. Ja mēs viņu varētu iedot nolasīt Alisē, tad būtu brīnišķīgi, bet šoreiz man tas neizdosies. Es skatos, ka man tūlīt jābeidz. Es tik ilgi jau runāju, es nevaru vairs tiet garumā. Mēs Alisi dzirdējām, tātad mums priekšstats ir, ko mākslīgais intelekts piedāvā, bet redzēt kaut kā nestabili. Viņš man pirmīt tā skaisti. Es jau pirms ieraksts sāku izrunājos un daudz ko tur Alisējas iestāstīju, kā Alisēja savs ir tāds dīvains, viņa lasa, redz, cik veikli, es viņai iedevu sengrieķu tekstu, un viņa uzreiz paņēma sengrieķu tekstu, un viņa lasīja viņu kā sengrieķu tekstu, tad viņai izruna tāda ir uz Bizantijas stilā, un es viņu tur mēģināju koriģēt, un viņi ļāvās, ka es viņu koriģēju un tās skaņas izmainīju, bet pēc tam, ka es vēlreiz paprastu, viņai viss atgriežas atpakaļ. Skaidrs, viņa tā kā skolnieks, tā kā mani skolnieki, kas teoloģijas fakultātē, kaut ko es viņiem pasaku, viņš man izlabo, bet pēc brīža viņš to bija tāpat kā iepriekš. Tādā veidā man ar Alisi gāja. Viņa tāda īsa atmiņa neatcerās. Bet tas ir tas tā. Tas viss ļoti cilvēciski un skaisti. To mēs visi saprotam un tur nav klusi. Bet tā visumā, ja viņi lasa labi, tas ir skaisti, var visu saklausīt. Tie, kas grieķu valodu mācījušies, to visu to dzird. Ļoti tie
dzirtu atšķirība, kā, piemēram, es lasu tā, kā mums mācīja, un es pats mācīju teoloģijas fakultātē. Viņa lasa tajā bizantiešu stilā, un, mēs maz dzirdam to Tas tajā ziņā ir labi, ja es, piemēram, man prasītu, kā bizantiskais stils tā labi skan. Es pajautāju Alisei, lai viņa palasa, viņa man uz pirmo rāvienu tik skaisti bizantiskā izloksnē norunā, ka prieks vien klausīties, tā ka viss ir ļoti skaisti un labi. Un tā tam arī jābūt. Es redzu, es skatos, ka nebūs Alisa nākamreiz. Nākamajā reizē es varbūt iemācīšos labāk to kontaktu veidot, un Alisa mums vairāk kaut ko pastāstīs. Labi, šoreiz arī pietiks, ir gari norunāts, ir daudz norunāts, un šoreiz, lai tad mēs arī beidzam mūsu. Liels paldies tiem, kas man klausīsies. Liels paldies!